8 minūtes nav joka lieta. Tie nav tikai kādi 3 apļi vai 2 apļi. Tas ir kaut kas ārkārtīgi nopietnas 8 minūtes plus 1 aplis, un man tagad ir jādodas. Gan arī Emīls. Cik tālu mums ticis smulks no vietējā klostera, viņš pievērsīs vēl izpaidīgu tramplīnu, un varētu būt viņš arī mācītājs, pārstāvis, rožu kronis, viņam ir uz stūres. Plus 2 apli šajā ilgaņnieku un jūnieku mokātu konkurencē. Tu ir pagābusies Oma no aizputes Skarro rakstīts ir, jā. Kur tad ir? Un mācītājs ir uzticīgs Imičam. Konkurentiem tikmēr līdera pozīcijās ir 100. numurs brauciena uzvarētājs Pēteris Kubuliņš un Nu ir Ziepes trasē, ir ieradies, ir Lilicis, ir Gaišņīgs ieradies, ir trasē. Tūlīt ar štrāpēs tos, kas pārsniedz apdzīvotā vietā ātrumu, 50 km/h. Viņš atļauj braukt apdzīvo vietā ātrāk par 40 ievērotajiem satiksmes noteikumus, kas trasē dodas. Klasē, ko sauc par Zelta Mopēdu, 2009. gadā 59 braucēji. Rozā Biksis iepriekšējā gadā. Standarta Mopēdi cīnās. Stikla kalns daudziem ir grūti pārvarams, te ir jāskrien no kājām augšā kalnā, lai tiktu pievērt šis stikla kalns. Mūsu Latvijas daļu vēsture atceros, ka Alpiņš stikla kalnā uzgāja zelta zīmē. Mēs vairāk vairāk pedāļus minūti veicis pirmo apli, ja viens aplis liekas. Uz ragiem viņš mīt pedāļus cītīgi, baigi ir trenējies, dzīvojot Klosterī, ka visu trasi var ir nobrauktāji no motoru. Atrodās mūsu pārstāvji no Arābu Emirātu patīk, jā. Vispārējās sacensības palīdzības sniegšana ir aizliegta, tad jau to drīkst darīt, jā. Viņiem visi ir atklāts. Saviem mēģinājumiem 100. startu numuru Ainārs Kāro, man ir rakstīts kaut kā neizskatās pēc Aināra Kāro, bet 100. numurs ir līderis. Otrajā.
labākās gribas nevar saskatīt, kur trasē mums ir mūsu SVK DJs. Monitorā 22. vietā. Nav tik daudz dalībnieki, tik daudz. Un trešajā vietā, otrajā braucienā, prezentē Misteris Starko un arī cik vēl vispārīgais ar Skarmo. Un trešajā vietā Emīls Skarmo ar 41. Pirmo vietu pirmajā braucienā 17. vietā un tagad 34. 41. starta numurs. Sīri mačojās, vietus un saules uz nogājas. Kura vietā šādi ir atraktīvais skotis, kurš no savas braucienas nešķiras par brauciena laikā. Atput! Nešķiras par brauciena laikā. Un tā ir Ļubov, to es saprotu, jā. Vienmēr visam kopā. Braucot uz sacensībām, gan remontējot mopēdu, vienmēr viņam ir šī draudzene uz pleciem, un arī šodien viņš brauc pretī 40. vietai cīnās savas draudzenes iedvesmu. Un to es saprotu. Vietā 49. numurs.